Halo. Tātad esmu Rojā pie jūras. Un ir izdomāts vidosīkam temats. Forša diena, forša pēcpusdiena, saulītē lēnām taisās uz rietujā. Tātad šīs dienas tēma baigās kumīgā. Es pats, ka uzzināju, tad hujel, vienkārši, ka tas ir tā, un tā tālāk. Tad karočiem par tādu lietu, ka pa bērniņiem. Tātad pa bērniņiem. Ja bērniņš piedzimst slims vai invalīds vai kaut kā tā, karočiem izrādās, ka tā problēma visā ir pašā mātē. Tātad pati māte apzināti vai neapzināti vēlas tam bērnam nodarīt pāri. Tam mazajam bērniņam, kurš ir bijis vēderā, kurš jau piedzimst jau tādā stāvoklī. Ja? Tātad ir rezultāts tāds, ka tas ir no mātes. Tātad māte ar savām tām programmām, kas viņā ir iekšā, tātad, kā es teicu, apzinoties, neapzinoties, ja, viņa nodara pāri tam bērnam. Tātad, labais fakts ir tāds, ka tas ir, tātad, tas ārstējās ar hipnozes palīdzību, tātad, un tas bērniņš tiek ārstēts caur māti. Tātad, ārstējot māti, viņai tiek noņemtas tās programmas, tās, ka viņa dara pāri tam bērnam, un ka reāli viņa grib nobendēt to bērnu. Tas būs tas, kas daudzām mātēm nepatiks, un droši vien, ka tracinās. Bet šteli tātad, kad viņas pašas to neapzinās, ka viņām tās programmas iekšā, un domājot tādas domas, un dēļ tām programmām tā rīcība tām mātēm ir tāda, ja, kad viņi grib tātad atkārtoši nobendēt to bērnu. Tas, kad bērns, pieņemsim, ir invalīds, tas arī ir viena veida tas programmas, kad tā māte, pieņemsim, viņai ir izdevīgums no tā, ka tas bērns ir invalīds. Atkal viņai pašai iekšā tās programmas tādas, kuras liek viņai turēt to bērnu tādā, tā kā grožos sanāk. Ja? Un tādā veidā, un viņa izdevīgums. Tātad tas var būt žēlošana no citiem, ka viņai svarīgi, ja? Kad viņai dzīvē tur arī bērnībā pašai darīts pāri, un viņa, pieņemsim, tas viens no variantiem, viņa grib, lai viņa žēlo, un tas sanāk caur to bērniņu, tā žēlošana, tā kā tā. Karač tā, bet atkārtošos atkal, tas ir tīri virspusē, ja? Un štele tāda. Varianti ir daudz, ja? Dažādi. Un tāds, bet pamatā katrai konkrētai bērna slimībai ir pretī mātes vaina tai mātei. Ja? Tātad tradicionālā medicīna neko tur nevar izdarīt, ja? Jo turpinot komunicēt tas bērns ar to māti, viņi turpina viņam darīt pāri, ja? Un tādā veidā. Tā kā tas ir, tātad labojot mātes, tas ir izdarāms. Tātad, ja māte tiešām vēlās tā, kur nezin, ka viņa dara pāri tam bērnam, šo noskatoties, ja viņa grib to vairs nedarīt tam bērnam pāri, un lai tas bērns izveseļojās, tad tagad zināsiet, kad tas ir tātad ar hipnozes palīdzību iespējams meklēt hipnoterapeitu, bet ne psihoterapeitu. Psihoterapeits neko tur nevar izdarīt. Hipnoterapeits strādā tātad ar zemapziņu, un tās programmas noņem tām mātēm nost un to salabo. Bet šis ir tikai virspusē, ja? Kad dziļāk informāciju paskatieties, vēl būs vidosīki, mēģināšu šīkāk paskaidrot visu to, ja? Bet pamatā tas ir tādā veidā, un kā es teicu, labā ziņa, ka tas labojās. Tātad šī ir īsā versija, un turpināsim ar nākamām sērijām. Mēģināšu skaidrot tālāk. Tā kā, čau, pagaidām.